Labdien, cienījamie viesi! Labdien, rakstnieki! Labdien, dzejnieki! Labdien, mākslinieki, klausītāji, lasītāji un mūsu draugi! Paldies, ka esat kopā ar mums Helikon 10 gadu pastāvēšanas jubilejā. Dzīve sastāv no lieliem notikumiem, bet mazās lietiņas ir kā kopā saturošā līme, kurā kā maza lietiņa esam arī mēs, biedrība Liepājas literātu un radošo mūziķu klubs Helikons. Cilvēka augstākais aicinājums dāvāt sevi, savu darbu otram. Tad, kad mēs dodam, negaidot pretī nekādu labumu, tad kaut kur sirds dziļumos parādās šī pārliecība. Tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Tas ir tas, kas mums dod paliekošu un nezūdošu piepildījuma sajūtu. Patiesībā tas, kurš dod, vienmēr ir ieguvējis. Šodien, svētku reizē, noliekam malā domas asas kā naža asmens, kuras griež ideju grēdas vienu pēc otras. Šodien mēs nedaudz atvilksim elpu pēc 10 gados padarītā ražanā darba. Kopā ar jums, cienījamie klātesošie, padomāsim, pārdomāsim, atcerēsimies. Un pirms mēs sākam šo svētkus svinēt, aizdegsim svecītes par tiem literātiem, kuri šodien vairs nav starp mums, mūsu Helikona literārajā pūliņā. Visvalds pašvārds. No.
Un šovakar mums arī ir viens pirmās skaņojums. Un šeit sēž Dreisautros, Gāviešu mums. Un es esmu to mūziku tur rakstījis un solo dziedās Staris Miļevskis. Ko es dziedās pēc? Silas
Irma Markova. Zintra Zorgevica. Adolfs Gaujietis. Dzejas konsultants Mogris Cikmanis. Rozas konsultants maģistrs Andrejs Migla. Projekta vadītāja Ērita Piskopa. Muzikālais redaktors Valdis Aivars. Mākslinieks Aldis Pļaviņš. Aldi, tev īpaši paldies, jo tu esi Romā vai vienalga. Viņa man saprāt. Vienalga, mēs Mākslinieckais redaktors Uldis Paltutis. Es jau nedrīkst atklāt visas aizkulisas, bet Uldis parasti izvairās pa publiskām parādīšanās reizē. Viņš tā slēpjas aiz savu datoru un nostrādā visu mājās, ja viņam jāstrādā esot. Fotomākslinieki Irīna Tīre. Pēters Jaunzems. Un lieku izdevniecības lieku vadītāja Inga Ronče. Paldies, mīļā Inga. Paldies, cik jūs 10 gados esat vienmēr bijis kopā ar Helikonu. Paldies. Šajos 10 gados, kurš Helikons iznāk, tik modibinājis un iznāk žurnāls Helikons, ir tik daudz ļaužu palīdzējuši, bet šajā svētku reizē mums gribas viņus godināt vismaz ar vārdā nosaukšanu. Paldies visiem, kuri sadarbojušies ar Helikonu 10 gadu garumā. Redaktoriem Olafam Gutmanim, Olafam Zipmanim, Valentīnam, Edvinam Kalvinam, Aivai Vinčulai. Redkolēģijas locekļiem Irmai Markopai, Dzintrai Zorgevicai, Adolfam Gaujietim, Dzidrai Šmitei, Janai Rūcei, Uldim Dobelim, Jānim Flojinskim, doktoram Jānim Piskopam. Tagad drīkstam aplaudēt. Mūzikas redaktoram Valdim Aivaram, korektorei Laimai Vinčulai, māksliniekiem profesoram Aldim Pļaviņam, Uldim Paltutim, Valentīnam, Dzidrai Šmitei, Ilvai Rozītei.
vīrei Pēterim Jaunzemam, Varim Santam. Izdoto žurnālu un grāmatu projekta vadītāja Ērikai Pirskopai. Portāla Eginetto redaktorei un administrācijai un Helikona goda biedriem Ilgai Auzai, Pēterim Jaunzemam, Jānim Drēplatam, Ilgai Martinsonai, Ainai Kraučai, Aldim Pļaviņam, Ingai Rončai, Gunāram Kugrēnam, Adolfam Reikbergam mūžībā. Aktieriem Zigurdam Akmentiņam, Agnesei Osei, Gunāram Kubrēnam, Ilgai Martinsonai, Jānim Drēplatam, Jānim Kuklajam, Aivaram Kalnarājam, Inārai Kalnarājai, Aivaram Zuzānam, Ivondai Vilsonai. Mūziķiem Valdim Aivaram, Andrim Kristonam, Dacei Milzerei, Edmundam Talalasam, Ievai Birulei Bobinskai, Mārai Dubinskai, Ingai Piterniecei, Anitai Čirkšai. Visiem autoriem, kuri publicējušies izdevumā Helikons. Radio žurnālistam Berneram Bokumam, vīrkorim Dziedonis, diriģents Valds Aivars, folkloras kopai Saknes, vadītāja Zenta Bērtiņa, studijai Skani, vadītāja Iveta Gailiša, personīgi Zigmundam Spādem, filoloģijas doktoram profesoram Edgaram Lāmam, filoloģijas doktorai Andai Kudumai, Daigai Kadeģei, Ālijai Josefai, Indrai Grasei, Vilnim Kronbergam, Brigitai Greižai, Ilgai Talbergai. Centrālās zinātniskās bibliotekas vadītāja Ilgai Erbai, Valtera bibliotekai, Zaļās Birs bibliotekai, pensionāru dienas centra vadītāja Astrīdai Vērdiņai, Veco ļaužu dzīvojamās mājas Ganību ielā 135-141 vadībai, Liepājas Latviešu biedrības nama direktorai Vitai Hartmanai, grāmatu veikalam Valters un Rapa, Vīgnera ķūzes kafejnīcai, Liepājas visu konfesiju kristīgajām draudzēm, laikrakstu Kurzemes vārds, Kursas laiks, Latvijas avīzes žurnālistiem, Liepājas pilsētas domas kultūras pārvaldē, visiem sponsoriem un ziedotājiem. Un, ņemot vērā gaviļnieku vēlmi, no šī žurnāla es jūs iepazīstināšu ar diviem raksta gabaliņiem. Andris Kristons sakarā ar Helikonu 10 gadu jubileju skats no malas. Es neesmu literāts, nerakstu ne ceļu, ne prozu, tāpēc varu paraudzīties uz Helikonu no malas, bez emocijām. Neliela atkāpe. Katru gadu es un mani klases biedri sabraucam uz savas pamatskolas salidojumu. Starp mums ir tie, kuri beiguši šo skolu, pēc tam tēva mājās rūpīgi strādājuši zemi. Ir tādi, kuri pabeiguši vidusskolu, profesionālo skolu, daži beiguši augstskolas un tikai atsevišķi sasnieguši dzīvē augstus mērķus, tālbraucēju kuģu kapteinis, profesors, pulkveis. Neskatoties uz mūsu katra dzīvē sasniegto, visi mēs esam šīs pamatskolas bērni. Un tagad par Helikonu. Helikonu es līdzībās uzskatu kā literātu pamatskolu. Šim izdevumam nebūtu jānosprauž augsti mērķi un jāprasa no viņa augsta profesionālā dzēļa un proza. Tam būtu jābūt kā pirmajam solim uz literatūras virsotnē. Neviens nedrīkstētu kaunēties par to, ka viņš ir bijis Helikona biedrs vai publicējies šajā izdevumā. Ne katram Dievs ir devis lielu talantu un lielu gribas spēku. Helikons manā skatījumā būtu jāsaglabā kā pamatskola tālākai literārai izaugsmei, jo ne visi piedzimst par Mocartiem. Tiem literātiem, kuri ar savu talantu sasnieguši augstus mērķus, būtu jārūpējas par šo pamatskolu, veicinot nākošo talantu izaugsmi. Lielu pateicību izsaka Helikona pamatskolas direktoriem, viņā saulē aizgājušajam Visvaldim Paspārnim,
Zojai Zandbergai, Ērikai Birskopai un skolotājiem Olafam Gultmanim, Modrim Sikmanim, Edvīnam Tauriņam un Valdim Aivaram. Liela pateicība arī tiem direktoriem un skolotājiem, kuri turpinās vadīt un skolot nākošos Helikona skolas bērnus. Ar lielu cerību, ka Helikona skoliņa netiks slēgta, valdes loceklis un būs padarīgs kalps Andris Kristofs. Un ir līdzjutēju, atbalstītāju, lasītāju pateicības žurnāla pēdējā vakā, ar kurām es jums atļaušos iepazīstināt. Vēlu izturību, radošu garu un veiksmi, kā arī atcerēties, ka rakstītam darbam ir svarīga forma, ritma sistēma, vertikālais un horizontālais šķērsbiezums. Un pats galvenais – rakstnieka, dzejnieka, mūziķa, sirds gaisma. Evīna Virziņa, Kuldīgas novadā. Paldies žurnāla redakcijai un personīgi projektu koordinātorai Ērikai Birskopai, ka bez maksas tiek dāvināts katra izdevuma eksemplārs visām novada bibliotekām. Ilga Galberga, Liepājas novada bibliotekas dienas vadītāja. Mēs novērtējam jūsu darbu, pildot Helikona pamatuzdevumu, apzināt mūsu reģionu kultūru vēsturisko mantojumu, veicināt tā saglabāšanu un popularizēšanu. Tas uzskatāmi redzams arī Liepājas pārstāvniecībā Rīgā, īpaši veidotajā grāmatskapī. Edita Tilba, Liepājas pārstāvniecības Rīgā vadītāja. Uzzinu no lasītājiem, ka žurnāls Helikons ir pazīstams un to lasa Īrijā, Lielbritānijā, Ungārijā, Dānijā, ASV un visur, kur ir latvieši. Jo tautiešiem interesē informācija par kultūras dzīves aprisēm, literatūru, mākslu, mūziku. Žurnāls ir pieejams interesantiem Darmštates Vācvaldu biedrības bibliotekā. Ilga Auza, Helikona goda diena. Atkal savu tuneliņu ar sudraba pakaviem, ar dimanta nagliņām. Lai tas tālu vizināja pa Dižo novadiņu, lai pulcēja ciemeļaugs radošā pulciņā, Helikona virsotnē, Aija Bumbiera, pensionēta skolotāja Ventspilī. Jā. Un es arī uzskatu, jums vadībām varējām izdomāt, ko jums tajā 10 gadu jubilejā dāvināt. Un tad mums ir iznākusi tāda grāmata Latvijas leģendas. Es domāju, ka jūs arī visi esat leģendāri cilvēki. Ja nesat, tad pausi tādu. Un vēl ir viena, lai jums būtu daudz spēka. Jūs zināt, ir tāda sieviete Ziņģīte, kura stāv uz galvas un dara visādus brīnumus. Un es domāju, lai jums sekmētos arī rakstīšana un dzejošana un vispārējais, un arī, lai žurnāls būtu un vēl daudz ilgus gadus, tad šīs te lietiņas jums ļoti noderēs. Un šeit jums par katru gadu ir zeltena saulīte. Strādāt var arī tad, ja cilvēks dzīvo otrā pusē Latvijai, un viss notiek, ja to dara ar mīlestību. Paldies, Laima! Ja mēs to dzīvosim prieks darbs uz 5 gadu galē. That's a prieks. Vēl pēdējais pateikums. Un, ja es būtu Reikijā ir 5 šādi žurnāli, es otru pensiju dabūtu klāt par savu brīnišķīgo stāstu. Tādā tik unikāli rakstē, ka es, kodams rakstē, vienīgi var iet apļāpāties ar lapus. Un uz šī fona vislielākā cienība Ērika Birskopai, kas dara brīnums, lai viņa būtu šī vakara galvenā varona. Paldies! Tie no mums, kur ir
tuvāk pazīstam ar Edvinu Kalviņa prózu, zina, ka viņš raksta vēl garākiem teikumiem nekā Andrejs Upītis. Viņš arī varēja izklausīt. Savu sveicienu jums, Helikondieši, mums. Tas Latvijas rakstnieku sabiedrība Sandra Venskova. Man patīk, Edvīna, tavu izstāšanās. Es gribēju sākt ar visam tādu jauku apsveikumu Andrei. Paldies, ka atved no Rīgas sētā Liepājas izrādi radošo mūziķu žiedībai Helikons suminājums. Cienījumiem, godājumiem, mīļie liepājnieki, rakstniecības īstā dzīve sapņojas nepārtraukībā, literārā garu uzturēšanā. Mūsu mainīgajā laikmetā jūs to esat spējuši vesels 10 gadus, lai arī turpmāk radošā uguns kuras spoži. Mīļas sveicienu apaļ jubilejas sagaidot. Patiesā cīņā Jānis Jurnāls, Latvijas rakstnieks saimnieks priekšsēdētājs. Un es gribu izteikt tev, Erika, komplimentu par tavu dziedāšanu, jo man šķiet, ka šī klubiskā atmosfēra ļoti jauki iedarējās. Es gribu pateikt vēl ļoti tādas, manuprāt, ir laba lieta, ka šobrīd visus šos pēdējos gadus bieži vien tiek pieminēta Latvijas rakstnieku savienība arī Helikona saistībā. Man ir prieks, ka Edvins strādā, man ir prieks, ka Silvija šobrīd strādājas Gibieti. Arī Modra, visi cieņi Modra tavam darbam, ko tu esi darījis, un arī Olafam Gultmanim. Mēs vakar runājām ar Olafu Gultmani par to, ka tas ir tiešām sarežģīts darbs strādāt šodien literatūras laukā, tāpēc, ka valsts politika ir tāda, kāda tā ir. Igaunijā ir 8 žurnāli. Jā, un tikko mēs par to runājām, jā, Igaunijā ir 8 žurnāli valsts dotēti. Un, tāda ir situācija. Un tāpēc arī gribu uzdāvināt arī jaunāko Olafu Gultmani grāmatu, tātad no vakardienas arī sveiciens no Olafu Gultmani. Tātad ir arī šis projekts noslēdzies un ar Olafu vārdu, tātad joprojām lepoties ar visiem rakstniekiem. Un 13. datumā arī mēs redzam Olafs Gultmans tiek tie raksti. Tie pleca plec, kā ierindnieki, vēl tikko saukti soldatos, vēl tikko ausis klītis, un saule rīta stariemos. Vēl viena lieta, ka šobrīd rakstniekiem, ja ir viens rakstnieks skapis, ko mēs esam izveidojuši Rīgā, tad arī pēc mēneša rakstnieks skapis būs Liepājā, šeit pat 3. stāvā, un laipni aicināt visi, kuriem ir grāmatas, tātad savas grāmatiņas arī šajā rakstnieks skapī ievietot. Tāda, es ceru, būs arī mūsu sadarbība, tāda, kāda ir bijis Pārmaniskā Rīgā, tāda arī būs Liepājā. Paldies! Un lai jau Vienā, mēs labi atceramies 90. gadus sākuma atklāts, ka daudzām lietām bija jumts. Helikons arī nav bez izņēmuma. Helikonam arī savs jumts, Latviešu biedrības nams, Vita Hartmanē. Cienījamie kluba dalībnieki, radošie cilvēki. Es neaizņemšu jūsu uzmanību ar gariem apsveikumiem, bet es gribu šodien jums pačukstēt pašu galveno, par ko es jūs ļoti atdarīgoju. Jo manuprāt, ka tā informācijas gūzma, visa digitālā vide, dzeltenā prese, mums katru dienu iedod tik daudz nevajadzīgas un liekas informācijas, ka kontekstā arī ar jūsu pieredzi, ļoti lielo dzīves pieredzi, kāda ir šiem cilvēkiem, kas darbojas Helikonā. Es jūs abrīnoju par to, ka jūs varat fokusēties un abstrahēties uz to, ko jūs cilvēkam gribat pateikt.
un to jūs pasakat ļoti talantīgi vārdos un mūzikā. Tāds talants daudziem nav. Es, kad eju vakarā gulēt, es sāku domāt, no rīta es pamostos un domāju, un tad, kad man ir jāpasaka, ļoti precīzi savu ideju, tas, ko es gribu aiznest ar vārdiem vai mūziku vai ar krāsām kādam, man tas neizdodas, un man tāda talanta nav. Lai jūsu klubam vēl garš mūžs, un lai mūsu vienīgais Latvijas literārs žurnāls, es saprotu, ka vienīgais Godu pēc man ir jāaicina kultūras pārvaldu Liepājas. Nē, tad ir dziesma tagad. Man bija taisnība arī nav. Kas tev vienmēr ir taisnība? Tas bija ļoti izteikums no tevis. Man ir taisnība. Andris Eriņš, Inga Piternēci. Jā, viņiem nav kādu nebūtu. Jubilejas reize, tas ir tāds atceres moments, ka mēs atskatāmies uz apakaļ un padarīt draugu un ar uzlīgām cerībām un prieku skatāmies. Un šajā sakarā mēs ar Ingu, protams, mēs jau nevarēsim to 9 labu noaugušo vīru spiedienu, mēs padīgi tādā spiedienā mēs nevarēsim. Bet, toties, viņa sievieti, tas ir viņas spēks, un mēs nodziedāsim jums šī reize par godu dziesmu, kur sauc Pārdomas. Un dziesmas autora ir Inga Piternēce, un viņa arī viņa nodziedās. Sa
sauc literārs skečs. Šodien gribētos dalīties ar tevi pārdomās par 2 virzieniem mūsdienu poēzijā. Jo šaubies, vai asociatīvā dzēja skatām kā paliekošu vērtību mūsu literatūras vēsturē. Varbūt tikai ar spīgulītis modernismu uzplūdos, kā nu katrs no mums uz to raugās vietējās literatūras palos. Pretēji tradicionālajai, dažkārt kritizētajai, pantmēra dzējai, orientētai lasītājam, kurš dzīvo tai pašā krāsu, skaņu un sajūtu gamā, kur autors. Ja virzi domu uz mūsu kluba darbību, gribētos oponēt kāda lasītāja kritiskajām piebildēm, ka žurnāla Helikons, kā arī kristīgās dzējas almanaka tekstos daudz didaktikas. Izskatot jautājumu pēc būtības, ir jāsecina, ka visas mācības, vai tā būtu kristīgā, budisma vai sintoiskā, vai tikai teikuma mācība, ir didaktiskas. Es uzskatu, ka iemācīties gramatiku ir pieticīgāk nekā lausties caur asociāciju plūdiem ar 15 līdz 18 vārdiem katrā rindiņā. Vajagos izkāpt šādās vārdu jēdzienu upēs, kur teikuma priekšmets ir noslīcināts, izteicējs visbiežāk ir autors pats, bet teikuma locekļi izmētāti kurais. Tāpēc turēšos pie teikuma mācības grāmatniecības pamatiem, vairoties vārdu un jēdzienu haosa. Arī es domāju, ka asociācija dzēja bez sižeta ievirzes nekad nekļūs par klausāmo dzēju literāros sarīkojumos, izplūdusi sirrealismā. Šāda dzēja nav arī komponējama, nec vārdiski vai jēdzieniski tulkojama, jo apdzīvo tikai abstrakciju pasauli ar asociāciju labirintiem, no kuriem, kā vēstīja senākās kronikas, mežonīgās harpijas uzglūnot nihilistu dvēselēm. Es novēlētu Liepājas jauno autoru paraugu izdevumam tematiski sadziedāties ar centrālo izdevumu Latviju teksti, kur citi starpā ir arī vērā ņemami raksti. Šķiet, ka ap izdevumu iecerēs ir nojaukt robežas starp dzēju un prózu, bet par to lai spriež literatūrzinātnieki un pētnieki. Var noprast, ka jaunajiem literātiem ir aktuāla ierakumu politika, novelkot robežas starp mēs un jūs, un audzējot piparus un drīģenes literatūras mazdārzimos senioru garstāvokļu uzlabošanai. Un ir labi, ka literatūra nestāv uz vietas, tikai reizēm mīņājas. Ko tam vēl var piebilst par līriku, dzējstēviem, asociācijām? Viesojoties Talsos pie kādreizējā lēģerbiedra Aleksandra Pelēča, no prāta apcirkņiem nav pagaisusi kāda nama tēva prātula. Ar asociācijām ir jārauga apieties kā ar intīmām draudzenēm. To ņem galvā. Ja tās tavā dzējas darbā sāk grūstīties, lai iekarot autoru sirdi, paliksi zaudētājos. Tad viņas cita citu vienkārši noēd. Uz asociācijām nereti uzraujas jaunie un nepieredzējušie autori. Žēl arī sintaksis, gramatikas vecmāmiņas. Mums tādā brīdī jūs pozitīvi. Paldies. Visu labu. Mēs iepriekš pieminējām, godinājām, paldies teicām. Tad kāda diža būtu, nedaudz aizskavējusies bija. Es tagad gribētu viņai pateikt paldies. Māksliniece, dzejniece, Dzirga Štikne!
Labdien visiem svētkos šajos skaistajos 10. gadu jubilejā Helikonu, un mēs arī sveicam jūs šajos svētkos no visas sirds un nodziedāsim dziesmu Tēvzemei ar Ārijas pūles vārdiem. Visi kopā. Kalnu augstumos tiecos, upēs un ezeros līd, pieklausties pļava zālei, jo esmu dzimis tavs bērns. Kalnu augstumos tiecos, upēs un ezeros līd, pieklausties pļava zālei, jo esmu dzimis tavs bērns. Abām rokām es aptveru savu Tēvzemi mīļo, zemes daļā glēbī, esmu dzimis tavs bērns. Abām rokām es aptveru savu Tēvzemi mīļo, zemes daļā glēbī, esmu dzimis tavs bērns. Jūras viļņainā rokā, dzintara lāses gāvā, mežu un putnu balsīs, Tēvzemes debesīs skan. Jūras viļņainā rokā, dzintara lāses gāvā, mežu un putnu balsīs, Tēvzemes debesīs skan. Abām rokām es aptveru savu Tēvzemi mīļo, zemes daļā glēbī, esmu dzimis tavs bērns. Abām rokām es aptveru savu Tēvzemi mīļo, zemes daļā glēbī, esmu dzimis tavs bērns. Tā ir latviešu filozofu un dzejnieku Pētera Roberta Mūzes. Es pasūtīju uz pa telefonu, ka jums ir 10 gadu jubileja. Viņa teica, noteikti pasveicinu. Bet labāk, lai runāt viena citādi, ko es esmu dzirdējis no izpējas pa telefonu, ir aktīvs vēstulēs. Es ievienu telefonā pulkstīt, aiziet, pēc zināms laiks, atskan vakarā telefonu. Tur šeit daudz ir meitene Elze. Paldies par vienas pasāmību, izlasīju no viena vārta līdz otram. Tad pauzīte, bet jūs jau paši tam nevarat saprast, viena nepasīties. Tad mēs tālu izlasām. Tad mums vienkārši atlaisam pastaigāju ko Liepājas jūru, mazliet ieelpojuši Liepājas sāļoju mūsu gaisu. Izrādās, ka viņa nav vienīgā Helikona lasītāja, tur otrā pusē Tīšima ASV. Izrādās, ka arī tur bija daudz bijušie liepājnieki, daudz bijušie grobiņnieki, turbenieki, tāšenieki. Un tad, kad izlasīs Relze, tad šis eksemplārs sāk vilot ceļojumu apkārt pie cilvēkiem ASV. Viens otrs, laikam, izdruk ārā tādu dabaliņu, ieliek savu plaukņietis, viņiem papiemiņš, šis žurnāliņš pēc kāda laika atgriezās pakaļ pie Elzes. Un tad vienotēr bija brīnišķīgs tāds variants, viņam piezvani Jāni, vakar bija burvīgs vakars. Es saku, kas tur tāds interesants notika? Zini, mēs latvieši saskrējāmies Klivendā savā sajieta namā, un es biju nejauši paņēmis līdzi Helikonu. Es izdūku ārā un parādīju. Mēs sasiedāmies visi cieši kopā un sākām kolektīvi lasīt. Bija burvīgs vakars, laiks pazūd.
Un tad pieņemiet sveicienu no Elzas jūsu lielajā 10 gadu jubilejā, un viņa būs noteikti cītīgi kalipāla lasītāji, jau nākošo numuru atklājas līdz aploksnīt, ceļos pār par Rīgas stokos. Es godīgi sakot, jāsaka kā, ekspromtu, mēs sevi domāju, neko teikt, bet, ja mēs dzirdēju, kad es esmu iecālis goda helikonies kārtā, un tikko tika no goda helikonietes klausīts apsveikums, es, protams, apsveicu visu, bet es domāju, ka īstais brīdis un īstā vieta ir mazliet pakavēties 10 gadus atpakaļ. Kā tas tā? Tas mums no manu viedokļa. Varbūt, ka ir arī citi viedokļi un citas vēstības. Mana versija ir tā. Mēs satiekamies ar Ismalu Paspārnu Laivniekielā. Viņa virtuvītē. Zemie mums uzcep kartupeļus, Ismalis aizskrien uz stūru bodītas pēc limonādes pudeles. Un mēs Ismalis pamet domu, ka vajadzētu apvienoties literātiem, mūziķiem, aktieriem. Es saku, nē, tu padomā. Labi, es padomāšu, tad paiet kāds pāris nedēļas. Tu vari atbraukt, vajadzētu tikties. Nu, labi, kur? Pie Kristonām. Tuberkulozes slimnīcā, sēdz mājā, tiekamies. Ismails Paspārnis, Andris Kristons, Valds Aivars un jūs galvas un asumēt. Un ir tāda doma dibināt literāru, muzikālu, radošu cilvēku apvienību. Mēs jau tā, es padomāju par viens literārs Paspārnis, ja? Dr. Kristons, mūziķis, kas dzied, Valds Aivars, kurš rada mūziku, un es apviesu. Bet es padomāju, bet nenosīk. Tik šķērsām nav, jo Andrija to ceļu vajag, Valdim Aivaram ceļu vajag, un aktieris jau pēc runāt to, kas ir uzskatīt. Nu, un tad jau nākošā tikšanās atkal un tad arī sēdz mājā, ir cienījāms Kreiķis Kukas. Jo nu jau bija tik tā, ka tā steiga vajadzēja sūtīt uz Rīgas Latvijas. Atceraties, tā steiga, un Kreiskungam bija juridiskā izglītība, viņš zina, kā tie papīri jāformē, bet tas viss bija jātaisa baigā steigā. Un nākošā reizē, kad jau bija Irma Zīdra, Gaujais kungs, Mirca bija, Edīs bija, jā, un Zoja. Arī Zoja vēl. Un vēl vecmeistari vēl nebija. Un tad ceturtā reizē tad parādījās, otrs parādījās. Un tad jau tika izstrādāts stāvs. Atceraties, uzmetums jau bija. Nākamā jau bija uzmetums, bet tad vēl konsultējās ar Olafu, konsultējās ar Bodri. Stāvs, jā. Un tad vēl ar steigtu vajadzēja steigtu. Tā jau izsēdīja. Jā, nosaukumu. Nu, lūk, tā kā ir ļoti jauki, ka šodien mājasvietas Helikonam ir šeit, jā, bet tas sākums ir tur. Un tur arī bija mums tā saviesīgās saiešanas groziņu veidā. Un es tiešām atceroties to laiku, tas bija viens brīnišķīgs laiks, godīgi sakot. Un es gribu visiem novēlēt tālāk šī pasakainā sadarbība ar Ventspili, ar Dalsiem, vai ne? Es visiem gribu novēlēt turpināt tādā pašā garā. Un liels prieks, ka uzņemties šo daudzo individuālo personību pulku ir uzņēmusies tāda apvienīga kundze, dāma, kura zied kā puķe šodien, un ne tikai zied, bet arī dzied. Tā kā, un tātad jums visiem, un it sevišķi
Ērikai es gribu teikt tā. Ziedēt nozīmē ziedot. Ziedēt nozīmē atdot un piedot. Ziedēt nozīmē zaudēt. Zaudēt. Zaudēt nav daudz. Sākumā viss mēs ziedam un ziedam. Zieds, ziedretīnām ziedam, ziedāji jādzied ritēji. Cilvēkā astoņi ritēji, cilvēkā cilvēkiem citiem. Ziedēt nozīmē ziedēt. Ziedēt nozīmē zaudēt. Zaudēt. Zaudēt nav daudz. Kādu krāšņu pasauli jūs audāt? Tūkstošiem ziedošu mūžu. Ziedot. Zelta lapritī būšu. Ziedāja arī jādzied ritēji. Cilvēkā asiņu ritēji. Cilvēkiem citiem. Lūdzu, lai vēl kāds, kas grib nākt te priekšā. Kur ir brīnišķīgi teksta autori vairākam dziesmām. Un viņi, es domāju, no mākoņu maliņas noteikti noskatās uz mums un ir ar mums šajos svētkos kopā. Un tā ir Aina Uldriķa. Tātad Ainas Uldriķes mazā romansa, Ingas Piternieces izpildījumā, jūs padarīgai man tās rozītes ir, un es domāju, ka šo rozītes gribu sniegt jums par iepriekšējo dziesmību. Es šorīt tās paspēju uz 10. daļiet pēc ilgāk, pirms sniegt. Un tad kā nebija neviena cilvēka, neviena cilvēka. Pēkšņi
skrien. Es gāju. Tāds jau pieminēja, kas viņam Starp abiem stadioniem tās līkās spriedzi. Un otru, un divas gabalus skrien, es domāju, tā kā bērnībā, kad slimnīcas parkā bija stirniņas un vāverītes. Un tad tikai gar jūras malu gāja viena ar suniem. Paldies par iepriekšējo dziesmu. Tāpēc es atnāju ar augiem, jo šie ir aizsas svētki, vai ne? Un pēc tam atkal nāc pēc laiks. Un augīgi kā zemē jāskatās, lai būtu svētki. Lai jums arī augīgi kā zemē. Augīgi. Tad viss vai? Vairāk nav neviena gribētāja. Ir. Rubīna kundze ir. Es atvainojos. Jā, sazvanīsimies un nododiet sirsnīgs teicienu. Jūs kautrības būtu. Es ilgi nevarēju izdomāt, kā to darīt, nāk vai nenāk. Pasaki skaļi, Egineto. Sveicinātāji, zuminātāji. Nav šobrīd, tad lūdzu Andris un Inga dziesmu. Kā punktu šim pasākumam. Tomēr ir vienā. Nekas sapratu, mēs tuvojamies laimīgām beigām. Mēs ar Ingu, faktiski Ingu, viņai šī dziesma ļoti patīk. Man Sigurds Akmentīši nav saņēmis vēl šeit, man bija Sigurdam trīspiedīgs. Arī kāds Kalnarājs bija. Jā, šeit. Daini, kungs esi, Erikona biedras nācīs, un lai vēl tevi pasīvi arī runāties. Paldies, ka tu mums Mārijas puišavas, un tad es staigāju Kalnās Lūdmaņķē pie Ainas Lūdrītes, pie Taurīna, un tad vienmēr tās sajiešanas diezgan strīdīgas un skandalonas. Tas nekas. Tas viss pieder ģeļies, kā pastrīdās. Vēl es gribētu žurnāliem Austrai Bukureņu. Austrai Bukureņu. Paldies, Aplausi, mīļo! Tā, nu jāpaskatās nokus par viņu. Jā, es jau akceptēju iedošu, tad, Racīte, Egments un Rancenāms saimēt žurnālu. Mēs taču visu laiku noticējām.
Tāds Vilzere un mums tā valāsies, kas te ir. Cilvēki, kur jau paļi, jūs jau... Paceļ, kur es esmu aizlīdz. Jā, Любовь сама Бога. Небесные хляби темени разверзая, без имени, но яркая звезда. Летит, летит, как фурия ночная, с нее сердечной пользы, как вреда. Но что-то дух в груди перехватило, келейной жертвой на ночном одре, как будто тихомолком осветила блаженную на звездном алтаре. Лети, лети, небесный лучик света, загадочною миссией гоним, пока есть тайны ночи до рассвета, и мы горим желанием одним. Aicinu tevi domā, viņš tev domā, vai man tieši nesadara domā. Es ienāku tā. Kas man ir? Jā, Jānai Rūcē, es gribētu, vai nevar Sandra nodot. Jānai Sandra. Un ļoti lielu un sirsnīgi paldies. Es gribu šodien pateikt Jānim Drēblat kungam un Ilgai Makelsenai. Paldies, ko mēs bez godu Dieviem darīsim. Viņi mums ir ļoti mīļi visi, un paldies jums visiem. Ļoti liels paldies no visa Helikona saimes. Palieciet šeit, neviens neiet prom, jo kāzu galds ir.
Просто.